izstāstījis jokus. Sveiki! Stāstīšu jums jokus. Kā jau Rūdis teica, mani sauc Maksims, uzvārdā Trivškievičs. Tas nozīmē, ka es esmu Krievs. Nesen izrādījās, ka Latvijā lielākais darba devējs ir uzņēmums Mana Latvija. Es atvainojos Maksima Latvija. Vispār es gribēju sākt ar joku par Alzheimeru, bet es aizmirsu. Šitais ir mans špikeris. Ik pa laikam es viņā ieskatīšos. Mans tēvs ir šoferis. Kaut gan ņemot vērā to, ka viņš visu laiku bija prom, viņš iespējams arī nav mans tēvs. Es gribētu paņemt SMS kredītu, bet man nav kredīta priekš SMS. Uz Latvijas ceļiem katru gadu notiek traģēdijas, bet vislielākā traģēdija ir ļoti Latvijas ceļi. Vācijā nesen tika uzstādīts rekords. Čalis izdzēra 30 litrus alus un pēc tam pusstundu čurāja. Joprojām nevar saprast, kurš bija rekords. Esmu par drošu seksu, tādēļ es dodos uz randiņiem tikai tad, kad droši zinu, ka man būs seks. Daudzi tagad runājot latviski pin iekšā angļu valodas vārdus, un pat man tas besī. Reāli nedariet tā, jūs izklausieties pilnīgi fake. Nesen biju geju praidā. Redzēju zilus brīnumus. Nākamais joks par ebrejiem būs saīsinātā variantā. Tas gan nebija joks, es nezinu. Vēl ir turpinājums. Es to joku speciāli apgraizīju. Naktīs, guļot, vienmēr uzvelku prezervatīvu. Tas ir mans slapjo sapņu ķērājs. Iesaku pamēģināt. Apsolu vairs nekad nestāstīt jokus par dzīvniekiem. Zvēru. Pašlaik strādāju medicīnā, un mēs tirgojam amputētās plaukstas. Biznes iet no rokas. Regat, tā viens čalis, viņš ir riktīgi līdzīgs man. Arī izskatās pēc krieva. Dāmas, ieteikums jums. Preciet tikai tos čaļus, kuriem ir vecākās māsas. Jo viņi būs pieraduši pie tā, ka viņus komandē, apsaukā, sit, atņem naudu, pakļauj, izkalpina. Jūs sapratāt domu. Dāmas, kādai ir jaunākais brālis, vai 2 vai 3? O, tev. Pišķīviņu! Jā, saka, jā, viņš izaugs pa labu cilvēku. Viņš nav šodien šeit. Lai palika mājās ar sievu. Es esmu ļoti dāsnis. Kaut gan ne, es ņemu savus vārdus atpakaļ. Latvieši un lietuvieši, kā jau kaimiņi, nekad nav spējuši sadzīvot. Paskatieties, jau senlatviešu mitoloģijā, kā sauca ļaunos garus. Lietuvēni.
kaut kādi maziņi lietuvieši. Vienreiz iepazinos ar meiteni no Ķīnas, un viņa iedzina mani kompleksos. Pirmajā randiņā aizbraucām pie manis, viss notiek, es novalku bikses, un viņa stāv un skatās uz mani. Te ir baigi labais joks par disleksiju, bet es nevaru viņu salasīt. Palēnām arī. Trešajā dienā drīkst. Nākamais joks par manu čomu, kuram nesen amputēja abas kājas. Bet brīdin uzreiz šis joks var neaiziet. Vēl vienam čomam nesen dzīvē, jau pēdējos 2 gadus ir tāds dīvains periods. Tikko viņš parāda kaut kur dokumentus, vienalga vai policijā vai muitā, viņu uzreiz pārmeklē. Viņu sauc Imants pedofīlovs. Labs čalis, iesaku iepazīties visi. Slavens. Skolā man bija apmierinoša uzvedība, jo es apmierināju skolotājus. Sperma. Tas nebija joks. Tas tā pēkšņi izšāvās. Zini, kā tas ir, ja? Kā teica mans mēmais onkulis, iepriekšējos kapu svētkos riktīgi notusējām. Šogad nolēmām, ka rīkosim kapu festivālu. 3 dienas ar jūsu mīļākajiem bērnu muzikantiem. Būs priesteru paraugu demonstrējumi, zārku meistardarbnīcas. Uz pasākuma norises vietu jūs nogādās īpaši aprīkots katapalks. Mirušajiem atlaides. Kļūdīties ir cilvēciski. Čigāns kļuvis par lidmašīnas pilotu. Vairs mākonītim nav zelta maiņas. Tenisists Ernests Gulbis ar 63, 62, 61 piezvanīja uz nepareizo numuru. Vienreiz padročīju pie klavierēm. Beidzu uz ļoti labas nots. Un to es arī beidzu. Paldies, paldies, paldies.